Hei, sveiciens visiem, te Regīna. Un šis ir kārtējais sarunas ar eņģeļiem video. Šodien ir piekdienas rīts pie mums, un pie jums ir piekdienas pēcpusdiena, vai piekdienas vakars. Ceru, ka jums šī nedēļa ir pagājusi tā pavisam jauki. Un kā vienmēr ceru, ka esat kaut ko jauku piedzīvojuši šajā nedēļā. Mans jaukākais šīs nedēļas notikums bija pirmā televīzijas raidījuma ieraksts, kad būs zināms, kurā tieši dienā un laikā tas tiks rādīts TV ekrānos. Tas būs redzams arī internetā. Tad nosūtīšu jums linku. Bija dikti interesanti. Man ļoti patikās. Un šis bija tikai pirmais ieraksts, tā kā būs daudz vēl ieraksti nākotnē. Par ko šodien gribu parunāt? Gribu parunāt par kaut ko tādu, par tēmu, par kuru es pat ļoti daudz nezinu, ļoti dziļi nezinu. Bet šī tēma man šķiet tāda ļoti svarīga. Pie mums Amerikā par to runā diezgan daudz, un tiek balsots un nebalsots, un likumi pieņemti, un runa iet par viendzimuma laulībām un par viendzimuma attiecībām, gejiem, lesbietēm, es ceru, ka es saku to latviski pareizi, es pat nezinu, kā visus vārdus iztulkot. Pie mums šī tēma šķiet tāda ļoti svarīga šajā nedēļā. Vēl bija šis kādas mūzikas balvas saņemšanas pasākums, kurā Lady Gaga ieradās ar kleitu, kas bija gatavota no svaigas gaļas. Un es klausījos viņas interviju, skatījos viņas interviju pēc tam. Nākošajā dienā, kurā viņai tika jautāts, kā labi un ko viņa ar to vēlējās pateikt, un kā viņa teica, ka viņa vēlējusies, ka šai viņas apģērbam un tam, kāda viņa bija, varētu būt vairāk skaidrojumi, bet viņas skaidrojums tam ir un kā tā viņas ideja un pamatojums tam, kādēļ viņa tā bija ģērbusies, ka viņa teica, ja mēs nepastāvēsim par to, kam mēs ticam, ja mēs necīnīsimies par to, kam mēs ticam, un kas mums šķiet pareizi, tad drīz mums vairs nekas pār nebūs palicis, un no mums nekas pār vairs nebūs palicis, kā tikai gaļa uz kauliem. Viņa stāstīja, ka viņai esot skumji un sāpīgi to dzirdēt un zināt un apzināties, ka viņas fanotājiem, viņas faniem nāks piedzīvot to, ka viņi tiek nepieņemti sabiedrībā dēļ viņu seksuālās orientācijas, ka armijā nedrīkstot būt cilvēki, kuru seksuāla orientācija ir uz vienu un tā paša dzimuma cilvēkiem, un ka viņiem ir jāslēp šī sava seksuāla orientācija. Un tad es izlasīju šodien draugos vienu tādu joku. Tas bija domāts kā joks, man par to smiekli nenāca, bet es redzēju, ka to varētu uztvert kā joku, bet runa gāja par zilajiem un protams, par šīm viendzimuma attiecībām, par tām tika, par tām šajā jokā bija, cik saprotu, jāsmējās, bet šī ideja, tiešām, es nezinu daudz par to runāt, tādi dziļi. Es tiešām nezinu, ko šie cilvēki, kuri ir, es nepazīstu nevienu personīgi, un arī neesmu viena no viņiem. Tā labi, es nevaru runāt dziļi par to, ko tad šie cilvēki piedzīvo un kādas ir viņu sajūtas par to, ko cilvēki, kuriem ir
kuru seksuālā orientācija ir uz pretējā dzimuma cilvēkiem. Bet man tas šķiet tik ļoti tā, lai vai kā būtu, lai vai cik mums šķistu jebkuram, ka mūsu seksuālā orientācija ir tā pareizākā. Kādas mums ir tiesības spriest par to, kas tad ir, nevis kas tad ir, bet kādas mums ir tiesības spriest par to, vai nonicināt vai noniecināt tos cilvēkus, kuriem ir šī viendzimuma seksuāla orientācija. Šī seksuāla orientācija ir uz vienu un tā pašu dzimumu cilvēkiem. Kādas mums ir tiesības viņus noniecināt un domāt vai runāt par viņiem sliktu vai smieties par viņiem. Es neesmu dzirdējusi, ka kāds smietos par to, ka tu ej vai tu esi romantiskās attiecībās ar pretējā dzimuma cilvēku, bet kā labi, lai cilvēki smietos un viņiem šķist tas nepareizi, ka kāds būtu romantiskajās attiecībās ar vienu un tā pašu dzimumu cilvēkiem. Visi ir cilvēki. Man patikās, un tas man šķita labs joks šajā Amerikas draugu mājaslapā Facebook. Viens no maniem draugiem bija uzrakstījis, cilvēki tik daudz runā par to, kā šie viendzimuma seksuālās orientācijas cilvēki, cik viņi slimi ir un cik viņiem ir sabojāta domāšana un kā viņi tā uzdrīkst un kā viņi domā, ka viņiem ir viens un tās pašas tiesības. Tāpat laikā šie cilvēki, kuriem ir šī viena dzimuma seksuālā orientācija, viņi piedzima cilvēkiem, kuri bija romantiskās attiecībās ar pretējā dzimuma cilvēku. Tad patiesībā cilvēki, kuru seksuālā orientācija ir uz ar pretējo dzimumu cilvēku, tie patiesībā ir tie, kuri ir atbildīgi par to, ka dzemdējuši bērnus, kuriem ir šī viendzimuma seksuāla orientācija. Un tas ir fakts. Un ja mēs runājam par to, cik svarīgi ir, ko mēs domājam un kā mēs runājam un ko mēs sakām. Es vēlos šīs nedēļas video ieteikt jums pievērst uzmanību tam, un iesaku mums visiem, man arī, pievērst uzmanību vairāk to, ko mēs sakām citiem cilvēkiem un kā mēs izsakāmies par citiem cilvēkiem. Vai tās būtu romantiskās attiecības tieši par šo tēmu, par kādu šajā video es runāju, vai tas būtu arī kaut kas cits, skatīties vēl plašāk, cik daudz mēs negatīvs vērtējums un noniecinošs vērtējums izsakām par citiem cilvēkiem un par citu cilvēku darbību, ko mēs paši darām. Kā mēs zinām, kā lai mēs vienmēr zinātu kādam otram cilvēkam, kādi šim cilvēkam ir bijuši iemesli, kā labi viņš ir situācijā tādā, kādā viņš ir, kā labi viņš rīkojas tieši tā, kā viņš rīkojas. Mēs nezinām. Līdz tam brīdim, kad mēs nonākam tieši tādā pat situācijā, vai līdz tam brīdim, kad mēs kaut kādā maģiskā veidā varam pabūt šī cilvēka vietā un izbaudīt, ko šis cilvēks izbauda sajūtas ziņā un tīri tādas pieredzes ziņā, kas notiek viņa dzīvē. Mēs nevaram nekad zināt, kā labi cilvēki ir tieši tādi, kādi viņi ir, un kas notiek cilvēku prātos un domās, un kādas mums ir tiesības noniecināt otru cilvēku par to, ko viņš dara, tāpēc vien, ka mums nepatīk tas, ko viņš dara, vai tāpēc vien, ka mums tas šķiet nepareizi, ko viņš dara. Kurš teica to, ka tas, ko mēs darām, ir pareizi? Kurš var pierādīt to? Mums šķiet, ka tas ir pareizi, bet kādam citam cilvēkam varbūt šķiet, ka tas ir nepareizi. Ar šo es gribētu arī šīs dienas video ierakstu beigt un novēlēt jums visiem jauku nedēļas nogali un
Izsakiet kādus komentārus, man vienmēr prieks dzirdēt tos un kādas jūs pārdomas šai sakarā. Vai nu privāti rakstot man ziņu draugos vai arī šeit zem šī video. Te Regīna, un jūs skatījāties sarunas ar eņģeļiem jaunāko video ierakstu. Šodien ir septembris, 17. septembris. Tā visiem!